ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Esmu atnesis ministru kabineta sagatavoto nākamā gada budžeta likumprojektu. Ir ļoti labi, ka šogad budžets ir sagatavots krietni ātrāk nekā citus gadus. Un ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka pēdējo 4 gadu laikā šis ir pirmais budžets, kad Latvijas valdība to ir sagatavojusi patstāvīgi. Bez ciešas starptautiskā aizdevēja līdzdalības. Šis budžets noteikti ir saistāms ar izaugsmi, un tajā ir ietverta gan nākamā gada straujāka Latvijas tautssaimniecības izaugsme, nodokļu mazināšana, labklājības palielināšana. Un tam būtu jākalpo par ļoti labu pamatu, lai Latvijas tautssaimniecība nākamgad būtu ar straujāku izaugsmi Eiropas Savienībā, un arī, lai mūsu budžeta deficīts būtu viens no zemākiem, ja ne pat zemākais Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti labs pamats šeit ielikt. Tātad, saņemot 2013. gada budžeta Saeimā, man ir tiešām prieks, ka arī šim budžetam ir šī sarkanā lentīte. Tas ir tātad apstiprina mūsu finanšu neatkarību. Galvenais tiešām, ka tas ir pirmais izaugsmes budžets. Par to, ka tas ir izaugsmes budžets, liecina ne tikai šie 147 miljoni, kas ir papildus atrasti mūsu prioritātēm, demogrāfijai, ekonomikas attīstībai, labklājībai, veselībai, galvenokārt ar infrastruktūras attīstībai, bet arī tas, ka mēs esam jau šogad sasnieguši to izaugsmes rādītāju, kādu mums starptautiski aizdevēji prognozēja 2017. gadā, savukārt nākamgad mēs sasniegsim jau 2019. gada rādītājus pēc tām prognozēm, kas liecina, ka mēs tātad spējam strādāt apzinīgi ar domu par mūsu valsts izaugsmu. Un par izaugsmu var runāt tikai tad, ja cilvēki grib mūsu valstī radīt bērnus, ja cilvēki grib šeit strādāt, dzīvot un domāt par valsts nākotni visi kopā. Tā kā es ļoti ceru, ka tas tiešām ir tas pamats, kurš jau finansiāli apliecinās to, ka ir. Un, protams, ļoti būtiski ir tas, ka šodien budžets pirmo reizi tiek atnests uz Saeimu atvērto durvju dienā. Un tas nenozīmē, ka mūsu māja ir atvērta, bet tas nozīmē, ka atvērts ir parlaments, ka parlaments ir gatavs iesaistīties kopā ar sabiedrību svarīgi jautājumu lemšanā. Un tas ir tas princips, pēc kāda ir jāstrādā normālā demokrātiskā valstī mūsu parlamentam. Tā kā es nododu šo smago atbildību budžeta komisijas priekšsēdētājiem un tiešām aicinu ļoti rūpīgi to vērtēt. Paldies, augsts godātās Saeimas priekšsēdētājs kundze, augsts godātais ministra kungs. Saeima piedāvās izskatīt budžetu šādā grafikā. Mēs jau nākamnedēļ nodosim budžetu visām komisijām, un visiem deputātiem būs iespēja iepazīties ar budžetu. 22. oktobrī būs piedāvājums izskatīt pirmajā lasījumā. Priekšlikuma gatavošanās termiņš iespējamais būs 25. oktobris, tātad deputātiem ir iespēja gandrīz vai mēnesi gatavot priekšlikumus. Un paredzamais datums, kad mēs izskatīsim otrajā lasījumā, ir 15. novembris. Es domāju, ka debats būs ļoti spraigas. Es atbalstīšu valdības pozīciju, un vispraigākās debats būs tieši jautājumā par demogrāfiju, un es atbalstīšu valdības pozīciju, ka demogrāfija nav tikai pabalsti, bet demogrāfija ir pirmkārt, kas ir ietverta šajā budžetā, atbalsts strādājošiem. Demogrāfija ir veselība, izglītība, gan arī drošība mūsu valstī. Un visām šīm jomām ir nozīmīgs finanšu pielikums. Mēs ļoti rūpīgi vērtēsim šo budžetu un aicinātu tad arī ministrus piedalīties budžeta izskatīšanā. Mums ir tradicionāli, šis ir otrs atkal, šis ir mazais portfelītis, modernais, ka apliecinot, ka Latvija iet līdz laikam. Arī pagājušajā gadā Saeimā 66 deputāti ir atteikušies no darba ar papīra dokumentiem, un apjomīgais budžets tātad arī būs savas ieguldījums mūsu Latvijas saglabāšanā kā zaļas un ekoloģiskas dzīves valsts, lai mēs par vēl netērētu papīru. Tātad lūdzu strādāt arī. Paldies, un šeit tiešām ir apjomīgāks budžets, jo ir arī 3 gadu budžets, kur mēs izskatīsim kopā ar pamatbudžetu.
mēs tātad vēlreiz pārunājām par 2015. gada budžetu, kurš šodien iesniegts Saeimā, par to, ka tas ir izaugsmes budžets un kādi prioritārie pasākumi un likumprojekti tajā ir ietverti. Un tiešām vēlreiz gribu uzsvērt to, ka šis ir izaugsmes budžets, kurā pirmām kārtām ir domāts par tām prioritātēm, kas mūsu valstī ir noteikts, par demogrāfiju, par izglītību, par veselību, par labklājību, ļoti lielā mērā arī tieši par infrastruktūras attīstību. Ļoti daudz naudas ir paredzēts ceļiem, jo tas ir tas, ko uzņēmēji uzsver, ka viņiem ir vajadzīga politika, kura ir stabila prognozējama un ka ir vajadzīgs, lai valsts attīstītu infrastruktūru. Un tātad arī pārnājām vēlreiz šo grafiku un kādā veidā iesaistīt arī iespējami plašākas diskusijas parlamentā, lai arī sabiedrībai būtu skaidrs, kāpēc viens vai otrs pasākums ir atbalstīts vai nav atbalstīts. Vēlreiz gribu apliecināt, ka mūsu pozīcija ir tāda, ka ir jāatbalsta strādājošie vecāki. Šajā budžetā ir ļoti daudz, kas saistīts ar demogrāfiju, kā pirmo varētu nosaukt griestu palielināšanu no 350 latiem uz 700 latiem mātēm. Tā saucamajām māmiņu algām, kas praktiski daudz vairāk nekā 90% jauno māmiņu saņemt algu pēcdzemdību atvaļinājumā pilnā apmērā. Vēl ļoti nozīmīgas programmas, kas šogad ir apstiprināta mātes un bērnu programma Veselības ministrijā, ir nozīmīgi līdzekļi mākslīgās apaugļošanas programmai un arī citas lietas. Mēs pieturēsimies pie tā, ka demogrāfija nav tikai šādi pabalsti, bet demogrāfija ir arī veselības aprūpe sakārtot, demogrāfija ir motivēta skolotāji, demogrāfija ir drošība valstī. Un mēs aizstāvēsim šo pozīciju un domāju, ka tik vienkārši un vieglo ceļu ir sadalīt naudu pabalstos, kur es varētu arī minēt, varbūt, piemēru, kas bija simtlatnieku pabalsti, kas sabiedrībā bija ļoti nepopulāri. Ja mēs šādu ceļu, domāju, neiesim. Ja mēs pastamies, kādi bija budžeta izdevuma samazinājumi, kas bija bijuši masīvi iepriekšējos gados, saprotams, pat pie tik labas ekonomiskās izaugsmes, kāda Latvijā pagājušajā gadā un šogad būs. Arī nākamgad nav uzreiz iespējams atjaunot izdevumus tādā līmenī. Pie tam arī, ja mēs paskatāmies, kādi tika izdevumi tika veidot, tad, manuprāt, krīze ir mums parādījusi iespējamību, tātad valsts funkcijas veikt efektīvāk. Vienmēr vajadzīgs ir tās pašas funkcijas veikšanai tieši daudz līdzekļus. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi arī, ko mēs pat labāk redzam, kad tā tendence ieņēmuma pieauguma krietni straujāk un spēcīgāk. Tad laikā izdevumi arī pieaug, bet mērenāk. Un, manuprāt, tas ir tas, kas virza Latviju sabalansētu budžetu 2015. gadā. Es pilnīgi pieļauju, ka ir iespējams jau.